Mani sauc Džefrijs Epsteins. ASV ir aptuveni 13,000 cilvēku ar uzvārdu Epsteins. Tas ir ievērojams aškenazu ebreju uzvārds, kas visticamāk cēlies no kādas pilsētas Vācijā. Taču neskatoties uz leģendāriem scenāristiem, māksliniekiem un mūzikas menedžeriem ar šo uzvārdu, lielākajai daļai cilvēku izdzirdot vārdu Epsteins, prātā nāks tikai viens cilvēks. Bet Džefrijs Epsteins. Džefrijs Epsteins. Džefrijs Epsteins. Apkaunotais Džefrijs Epsteins. Un ņemot vērā, ka aptuveni 1 miljonam amerikāņu ir vārds Džefrijs, būtu sagaidāms, ka dažiem nelaimīgiem cilvēkiem nāktos dalīt šo vārdu ar apkaunoto un mirušo Ņujorkas finansistu. Zini, es jau pirms gadiem zināju par noziedznieku Džefriju, vienkārši tāpēc, ka viņam bija problēmas. Un kad kādam ir tavs vārds, es domāju, par viņu rakstīju, tas nebija plaši zināms, bet es par viņu zināju. Amerikā mazāk nekā 500 cilvēku sauc Džefrijs Epsteins. Un tas, ka tev ir tāds pats vārds kā, iespējams, visbēdīgāk slavenajam 21. gadsimta noziedzniekam, protams, rada sarežģījumus. Ziniet, man ir savs bizness, man ir jāsazinās ar cilvēkiem. Esmu pārliecināts, ka cilvēki redzēja manus ēpastus un domāja, kas tas par absurdu? Vai šis puisis ir kāds jokdaris? Esmu pārliecināts, ka tā ir noticis. Cits Ņujorkā dzimušais Džefs Epsteins vada aktīvu atgūšanas uzņēmumu, taču 2022. gadā viņš nolēma atgriezties pie savas senās aizraušanās. Patiesībā tas notika tikai tad, kad sapratu, kā to vērst sev par labu, kļūstot par komiķi un koncentrējoties uz to. Tā es kaut kā kļuvu mierīgāks par to, saprotiet, kad sapratu, kā vienkārši pieņemt to un izmantot savā labā. Viņa novērojuma komēdija koncentrējas uz dzīvi kā X paudes pārstāvim, kurš pārcēlies uz Oregonu. Un, protams, viņa vārds ir kļuvis par daļu no viņa uzstāšanās. Ziniet, kad biju mazs bērns, es apsolīju, ka kādu dienu visi zinās manu vārdu. Uzmanies, ko vēlēs. Tāpat kā citiem cilvēkiem ir dzimuma vietnieku vārdi viņa, viņai vai viņš, viņam, mans vietnieku vārds tagad ir ne viņš. Bet viņš uzstāja, ka nekad nevēlas noniecināt savu vārda brāļa šausminošos noziegumus. Es apmeklēju tik daudz komēdijas šovu un atvērto mikrofonu pasākumu, kur dzirdu jokus par, piemēram, Epsteina lietām vai Epsteina izgājieniem, un daži no tiem ir patiešām ļoti sliktā gaumē. Es ar to nenodarbojos. Es domāju, es koncentrējos uz to, ka es pārsvarā esmu komiķis bez rupjībām. Es vienkārši cenšos koncentrēties uz neērtajām un neveiksmīgajām realitātēm, kas saistītas ar to, ka man ir tāds pats vārds kā vienam no vispazīstamākajiem noziedzniekiem mūsdienu vēsturē. Lai gan joki par viņa vārdu, viņam ir nodrošinājuši ļoti lielu sekotāju skaitu sociālajos tīklos. Tas ir bijis gan lāsts, gan svētība. Ir daudz komēdiju pasākumu organizatori, kas mani neaicina, jo viņi vienkārši nevēlas savā programmā redzēt vārdu Džefrijs Epsteins. Taču viņa komēdiju ir atzinīgi novērtējuši cilvēki ar tādu pašu vārdu. Pēc smieklīgā Džefrija Epsteina teiktā, kāds vidusskolēns viņam uzrakstīja ziņu, sakot, ka viņa humoristiskā attieksme pret šo vārdu ir likusi pusaudzim atkal pieņemt savu dzimšanas vārdu pēc tam, kad viņš no tā bija atteicies, jo vienaudži viņu izsmēja. Tev arī jābūt ar biezu vārdu, lai, izvēlētos... Es domāju, būt atklātākam par šo vārdu un situāciju. Visā pasaulē ir vēl 106 cilvēki ar vārdu Džefrijs Epsteins. Tātad es šo ceļu neeju viens. Tomēr vairāk nevienu tā nesauc. Viņi pārtrauca piešķirt vārdu Džefrijs Epsteins. Tas notika ap 2016. gadu. Tagad mēs esam slēgts klubs.